Dāmas un kungi, analīžu rezultāti no Čehijas ir klāt. Ko tad mums te īsti kaisa no gaisa? Kas tās ir pa Sahāras smiltīm? Smagie metāli! Un rezultāti ir patiešām šokējoši. Dzels, niķelis un cinks pat 50 reizes pārsniedz atļauto, kāds būtu gruntī. Bet te iet runa no gaisa, tur viņam vispār nebūtu šiem te smagajiem indīgajiem metāliem jākrīt. Bet te lūdzu! Kā atceramies, mēs saslaucījām tās smiltis no mašīnu virsmām un stikliem, kas te pirms kaut kādu laiku, pirms mēneša, kad mums te bija kā Sahāras smilšu vētra, bija atpūsta uz Latviju. Uz Čehiju aizsūtīsim, pārbaudīsim, vai šajās Sahāras smiltiņās mums te atkal nav kaut kādi smagie metāli, kuriem tur absolūti nevajadzētu būt nemaz. Un aizsūtījām arī otras smiltis, īstas Sahāras smiltis, ko Arturs bija atvedis. Apmēram 100 km lejā uz dienvidiem iekšā Sahārā, un te es sev atvedu suvenīrā Sahāras smiltis. Un tur rezultāti ir vēl šokējošāki. Niķelis pārsniedz pat 420 reizes to apjomu, kas ir Sahāras smiltīs, un cinks 630 reizes. Un kā mēs atceramies, šīs te Latvijas no gaisa krītošās smiltiņas lipa pie magnētiem. Redziet, kā lipa pie magnēta klāta, tātad tur atrodas iekšā metāli. Īsti Sahāras smiltis īsti nemaz nelipa vispār pie magnēta. Kā redzam, nekas nelīp. Un kas tam mums te tagad sanāk, ka šādos indīgos apjomos dzels, niķels, smagas slimības izraisoši? Nu, te viss iespējamais, pameklējiet paši. Nu, kas tam mums te sanāk? Kuri jaukie cilvēciņi rūpējās šādi te par mūsu veselību. Un te būs, kas uzreiz teiks, ka jā, šie te metāli ir veselīgi un labi pat organismam. Jā, minimālās mikroskopiskās devās, nevis šādās te tik lielās devās. Tas ir indīgi šādos te apjomos, tas ir indīgi. Tātad vēlreiz, kas tās mums te šodien arī ir kāds debesis? Maigi sakot, interesants. Šeit TikToks neļauj publicēt datus, tur būtu jākrāso ciet, viss kaut kas, telefonu numuru un tā tālāk adreses. Līdz ar to rezultāti, pilni rezultāti, PDF fails pieejams manā Telegram kanālā. Šeit jūs viņu redzat, Rudolfs Breimanis live. Nākat uz Telegram, pievienojieties tur un papētiet paši šīs te, kliedzošās ailītes, kur šie smagie indīgie metāli pārsniedz pieļaujamās normas gruntī, pat līdz 50 reizēm. Un, kā jau es teicu, 400 līdz 600 reizes pārsniedz tos metālus, kas ir īstās Sahāras smiltīs. Nu, kur tam mums te tādas supermetāliskās smiltis pēkšņi no debesīm krīt? Sahāras vētra ir sākusies. Man sauc Rudolfs Breimanis, pievienojieties šim te profilam, nākat arī uz Telegramu un nākat mums palīgā. Pietiek klusēt, par šo ir jārunā visā Eiropā, palīdziet mums to izdarīt. Padalieties ar šo video, lai visi Latvijas iedzīvotāji to redz.